Lolita Zikmane, māksliniece, kas visu savu radošo mūžu nodarbojusies ar grafiku, glezniecību, grāmatu ilustrācijām, darinājusi plakātus, tostarp Jelgavas mākslinieku izstādēm. Piedalīdamās starptautiskos konkursos, Lolita Zikmane ir saņēmusi daudzus prestižus apbalvojumus. Mākslas zinātnieks Andrejs Ģērmanis par grafiķi saka, ka viņa ir smalka dabas vērotāja, kura par savu darba objektu nereti izvēlas parastu krūmu, galdu pagalmā, ziedu vai dzeles priekšmetu, kas disharmonē ar apkārtējo ainavu. Viņas darbos nav izteiktu industriālu motīvu, bet tajos katrā ziņā ir mūsdienu cilvēku izjūtas par dabas norisēm, par veco un aizejošo, par lietām, kas mums ir apkārt. Lolita Zikmane ir augstas raudzes profesionāle, kura prot mākslas valodā poētiski runāt par cilvēka vietu šajā pasaulē, par tā atbildību dabas priekšā. Māksliniecei ir apbrīnojama spēja pacelt dzīvi apgarotības līmenī. Viņas darbos katrai detaļai ir liela nozīme. Tas ir tāpat kā ūdens pilienā saskatīt visu jūru. Es glaznoju darbnīcā, bet tomēr no dabas visu iedvesmojos. Es uztaisu skici vispirms un tad man galvā paliek kaut kas, un tad es glaznoju viena pati darbnīcā. Un kā Boris Bērziņš teica, vajag tikai mālēt. Un tā arī daru. Tagad glaznoju ar vienu mazākas izmēru tās glazas, bet es tad pieminu to kaut vai Delftas Vermeeru, kurš glaznoja ļoti mazas bildītes, bet tomēr labas.